Latgalīšu valoda ir kai upe, dzydra, dzeiva, tok reizem arī napamanēta, kai upe, kas sevī nes senejus nūstostus, kas mūsu zemi apvēj tai, kai straumi apvēj akmiņus. Proza latgaliski nav tikai stostu stostiešana, te ir kai jūdiņs, kas pornas mūsu dūmas, emocijas, no vīnas vītas iz citu. Mani sauc Kristīņa Veinšteina, esmu Daugavpils teātra aktrise, i pasasakūt valsts kultūra kapitāla fondam, Latvijas rakstnieku savīneibai i starptautiskajam festivālam prozas lasījumi, esam sazatikuši i kūpā laivosim konkursa Latgalas prozas skaitījumi 2024 noslēguma pasaukumā ite Daugavpilī i tīšaidis Viļņos visā pasaulī. Konkursu rēkoja Latgalīšu kultūras kustība valoda, i jau 5. godu ītū dora, jo mierķis ir papildinot īpazēt jaunus Latgulas kultūra telpā topušus darbus. Kūpumā konkursā itūrais pīsadaļie vasali 19 raksteitoji, kurus šodien dzirdēsim 6 darbus, kurus žūrēji atzina par lobokajiem. Tā ka esit sveicinoti te i tur tolumā. Šodien mūsu ceļojumu pa upi ar pirmo apsastošanu soks Vita Briška ar darbu Lāzono krosta pītura. Vita Briška ir geogrāfe, kasdīnā geodeziste, kura par sevi rakstēšanu soka tai. Studēju godos 2007. gadā soku rakstēt ceļojumu dīnas gromatas latgaliski. Sokumā publicēju sociālajā portālā draugim.lv. 2009. gadā izveidoju dīnrakstu geovita.wordpress.com. Kasdīnā dzēvoju Latgolā, latgalīšu valodā rakstu, sasarakstu, komunicēju, bet publicēju mos i izavielēju citu platformu. Aicinojam Vitu! Labs vakars, Daugavpils, Latgola, pasaule. Tad laivosim Lāzono krosta pītura. Itis vakars mežā ir citaidoks, ne taids kai visod. Godu godīm, dīnu no dīnes, viss noteik, kai doba ir īkortojus. No visseikokos materijas daļiņas līdz lielokajam dzēvības formam. Šūnas dolos vairojās organismi aug, koč kas apsastoja vītā runās, kas neviņ jauns. Doba noteik. Vītā, kur upis jūdiņi ir izgrauzuši guļtnikai dzīsmē lūk lūkim, iz Lāzonoko krosta, kur nalelu pļovu apjam mešs, ir izarats cilvēks. I neviens, vasals bors, 13, puišī mārgas, jaunoki i pīredzis bogotoki. Tivok krostam apgostas laivas, apmēram iz vids pļovas jau savilkta molka i tei kūrta guņs, kaids darbojās ap produktim, īt pie cīvdiņa ar lelū kotlu, citi ceļ teļtis, tūp maza nūmetne. Šūvakar vāroja doba, mešs, pļova, upe, viejs, zeme, 13 cilvēkus, kotru ar savu pīredzi, raksturu, talantim. Visi, ko neviņš šiverēja, sasarunoja vai klusēja, kaids sagurušoks, kaids rūkalei apliek tai, kai ka vispār nebūtum airijais, breižim saīt pulceņos, atīt molā, aizīt citur, drupēt kai skudris. Ite i tagad jī vaira nav tī, kas ir kasdīnā. Ite jim nav nikaidu īrostū statusu, omotu, kai boltes lopis, kas ņiv savu vārotoju prīškā, veidoja savu stostu vai zeimējumu. Augusta prīškā upe reizem sazijūt drupēt plika. Jis zina kotru leikumu, ir gatavojis, izpietējis kartis, fotografējis no gaisa, planavojis dabraukšanu, apmetnis vītas. Augustam pateik, ir svarīgi visu izpietēt, sazagatavot. Tai jis izaceļēja vismaz 2 reizes. Vīnu, kad brauc pa karti, meklēja skaita materiālus par apliecīni, īvērojamiem dobas i kultūras viesturiskiem objektiem. Otra ir tad, kad brauc ar laivu.
Saimineicis lūmi ir uzajāmus Eva. Dīnes nūgurumu jūt, bet mīrs i eistais gandarījums būs viņu tot, kad visi būs pāduši. Viss vajadzīgais ir atvests leidza, guļbi, seipūli, burkoni, casnāgi, kopusts, žovāti soņkauļi, soļs, pipari, lauru lopis, zaļumi, kriejums, maize, ņiv tik vajag sagatavot. Viss vēl nav izcelts no maisu, kad citas sīvis īt tolkā. Tikušas pie puišu nezeišiem, ņiv pasarunodamas mizoj grīž lī kotlā. Tīpat sūplok arī Klaus ar Nadīnu, veidoj uzpariktis ap guņkuru driebu žoviešanai. Nui, nevīnam laivošana pa sausū nav apsūleita. Samtina fotoaparātā verās bildis. Paceļ acīs guņkura vītu i tūp jauni kadri. Aiz objektīva jai jūtās drūšok, i vīgļok būt ita. Tiku sorā no pilsātis jai ņiv rauga sagjūt sauvā visu itū pļovu, mežu, i upi, i cilvēkus, visu, i īciparot sava aparata atmiņā. Kas tū lai zina, kad jai būs laiks i tū visu apsevērt? Ņūtis nav no svora. Attīstis breids, kad vajadzēs uzpildēt baterejkas. Kaidā timsā rudiņa vakarā, kad aiz lūga ordeisīsi gaudos vies, i nesgribēs leist orā, neatkarīgi no to, vai tī leis vai neleis leids. Kad lelī darbi apdarētī zupa virst kotlā iz guņkura, ap tū jau sasapulcieši visi 13. Arī Pīters, kurš stost anekdotus. Vīnu piec ūtra, par igauņiem, par čukčim, Čaku Norisu, rodīs, ka jo vocileita pilna i kuldā piec vorda nav jovaicoji, i nav vajag radījis. Viss ēters aizimts, i visiem cīži labi. Pīters pavalkis zūba klāvaru i Nadīnu, obijinu reigas, nu i nasakautrēja, ka ir čūļi. Naskot taišņi najauši īsamaļdēja zvīnu braucīni, i ņiv kotru reizi ir laivinīku rindos. I tū reiz, kā gadījis, kā nā, klāvam, kas ir puisis, mugurā ir cīši apspēlēts pūkains džempereits, 3/4 garuma eilesteigos biksis, a Nadīnai Mārgai cīši plota, bīzes, vilnas jaka, jūzes kā reperam, plotis ir sašļukušas. Itī divēji daboja izamaudot, 2 reiz. Mare ar Zenu 2. reizā ratuvoja ar savam sausiem drābam. Saprūtama dzela, Pīters naļauj nivīnam palaist garam acīm redzamu faktu, ka Mare ir ratavojis klāvu, a Zenons Nadīnu, i visi prīceigi, smaidīgi, citam no kikiniešanas jau visas maliņas sop. Ņu jau visi ir aizādušies dzejvos eistos guņs voreitu uz zupu, dižan gordu, kotrs sasatiņš savā lopsejūtā i sava cilvēka ozūtā. Ite ir laiks izidoram. Vīni jau īsaukuši par vīglū, aiz to, ka vorda sokums saistos ar angļu vordu īzī, citi par Zedurovus, aiz asociācijas ar slaveno grupu Zedors. I te nav vīneigo leidzēja ar grupu. Izidoram ir muzikas instruments, ukulele. Dreiži visu apliecīni socūtņu guņkura kā epicentra, porjam meditatīvs muzikas viļņs. Visim zinamūs melodiju pavadījumam dreiži pīzavīnai bolsi. Kotram savs diapazons, kotram sava jau ūdzeņa, i nav nu svara, kai tropa pa notom. Galvenais ir dalikt savu bolsu, ļautīs tam, kas kotram no savas vidīnis grib, kočis šalteņu būt breivs. I tī breivības vorti ir bolss. Leloko daļa dzeivotoju, itai vītai šovakar īt ar leikumu. A guņsmētis līdz ar timsu pavisam drūšas īt donsot guņkurā. Pašas raun vīnas slaida iz augšu, noplīvinēja lindrakus, no apakšas izlāc mazos mosiņis i pa puslūkiem viļņojās. Jos doncoja visu acu prīškā, visu acis verās gunī, tok tik ratais īrauga, i ka īrauga, damīts tika raci, i klusādams globoja tobas bārnu noslāpumu. No radējumam ūdi nav ni cik, ni kautrēgi, ni bailēgi. Tūs gan visi ir pamanējuši. Labi, ka ūdim ir bejēba guņsprīškā. Cīši tivai nalēni. I cilvēks var jūs napamanēt, ka ir noteiktā radiusā no guņkura.
Vierīgs vārotojs no malas redz, ka es pieļojās ap guņkuru sasādušos cilvēku susātivi. Arī tī, kas nav ar acīm saskatomi. Susātivi, kurus katrs kasdīnā vis tik rauga nūglabot no apliecējūs maņom. Mokuļi izkleist dabasos miljardiem zvaigžņu. Dīnes porbaudējumi dara savu, ja ap guņkuru kompanija pa vīnam, pa divējiem vis tik palīk mozoka. Pirmī pie mīra aizīti Justs ar Dairu, visjaunokī, vēl bārni. Visvairāk jūs nūkausījus ir biziniešana pa pļovu nometnām. Laivā brīžim bija drupēt garlaicīgi, cikom navarā sazasāst kūpā. Nokamī aizslēdz Zenons ar Mari. Bija ko nūsajimt, kab izratavot obejus reidzonus i jūs laivu. Labi, ka šodien poši nāpsagoza. Ar eitūs Zenons ir augšā līdz ar pirmajam saules spaitim, itaidūs braucīņos jis ir tis, kurš sargoja guņkuru, cikom porīji izaguļī mūstās. Vīglais spieļoja dzīd, šaļtim pazavārdams dziļok dabasūs, guņkura ūglēs, mežānos, spieļai, cikom pirksti iztur. Pīters vis tik pazud zūboja, cikom nāsiņoja, tikom jospieļai. Evai Augusts apsavaicais samtinai par īspaidim. Augusts ir ar vislaloku pīredzi. Jis ir redzējis, kā mainos ļauds. Nivīnā braucīnī niviens nav līgs. Nav diveju vīnaidu notikšanu. Nav visi brauc vēlreiz. Cits vispār vaira nalaivoju. Citam vajadzīgi vairoki godi, kap sajustu upis aicinojumu itam ļautūs. Cits viņkoši vairs navar nalaivot, koč reizi godā. Samtina jau ir dzirdējis bez 5 minūti par folkloru atzeitu stostu, kā pie upis izteiktais nikod myužā var porzavērst iz myužu. Ņu, ja arī teorētiski zina, ka visvair atmiņā palīkūt pirmais braucīns i taids kai klāvam i nadīnai, kas eit apsagost vai kaidas citas grūtības. Jei pretstotā Pīteram labāk jūtās kai klausētojs, narunotojs. Vēl palikuši Jākubs ar Terezi, varās zvaigznās ir roda, kaidus zvaigžnojus zina, atgodoja dīnā pīdzēvotu, runājās par visādu izmāri formu akmiņiem upis vidā, i krostā, par spāram, zīvim, zīdūšajiem augim, par kūkim, par tū, kā mainos ainava, ka verās pa straumēji iz prīšku, gar krostim, a kas eit pazavērt iz aizmuguri, navar beigt breinētīs. Vītos, kur upe atļauna, ka gona plota i mīreiga strāme, tad jī ļaunās mīram. Īzaklausa klusumā, vieju muziciešanā, putnu dzīsmēs, kai iudiņs pilīņi veidojā sairu golūs īkreit upā, veidojot ceiderus. Šaļtim jī runājās i apsamaina ar īspaidim, roda ūtram dobas radēja tū, ko īraudzējuši, a šaļtim taišņi ūtreišu, izbauda klusumu, katrs savos dūmos i sajūtos. Reitu pusē dabas izsots krosotīs krosos, ja arī izturēgok īt pie mīra. Guņkurā vīna pagala gailo iz palnim i dažam sortam ūglam. Vīnam reiz socās ar aizīšanu pie mīra, citam ar ceļšanos pie guņkura sorgošanu, kaidu mīga devu gols golā ir dabojuši visi. Pa nakti cilvēki nav cīži izamainījuši. Ir uz to kasdīnai statusi tāpat ir naskur citur. Ita viss pakortots izdzēvošanai, byušanai, ita i ņiu. Piec reitiškom metne teik nūvokta, montes saliktas laivos, guņkurs apdzāsts, aprokts. Itūrei 13 balsūs, dažaidos intonacijos izskaņa aicinojums, atgodinojums. Nāc toj pādas, ko atnesi, to aiznes. Nui, ar ita bez apsaceļšanas i lobsirdēgas pazuzūbošanas neiztikt. 13 cilvēki sasāst laivos i atsastumj no krosta. Prīškā jauni pīdzējvojumi, pīredzis, beigis i sokumi, atsagrīšana kasdīnā, aiz jūs muguram palīk upis lāzonais krosts ar pļovu, ko apjam mešs. Damīgi tos zolis i aprokto guņkura vītā spraucās jauni ostni. Doba turpināja būt. Varbūt viejs vai kāda jūdiņa lase atnes ziņu upis lāzunēm krostam. Kaitim 13 tīt, varbūt kaits no tim 13
kod ne viņi vēlreiz brauks pa upi. Labs vakars visiem. Mani sauc Amanda Lapa Slobožanina. Es esmu muziķe, vīcu uz zirkūpeibu i daru visādas citas lietas. Es domāju, ka šovakar runāšu latgaļiski, kaut arī neīti kraitē, bet es citēži jūtos neīdarūs. Es runātu šāpat savaižok. Šovakar es izpildīšu 5 foršas latgaļīšu dzīsmis. Pirmo no jom ir dzīsme Elpoj, ko kodreiz dzīvoja kopā ar grupu Piparmetra. Un dzīsmes vārdu autors ir Arnis Slobožanins, muzikas autore ir Evija Smagare, arī no Daugavpils nāk. Pazaklaus tos, tu nikastī nav vējs, no dabasim zaļim, sorkons nīks skreit, ielpoj, izelpoj, verīs skaits breinums. Cukura vaķa, naizkilst leitā, naudas ir gona, pats sasdiņas reitā, ielpoj, izelpoj, verīs skaits breinums. Ielpoj, izelpoj, verīs skaits breinums. Pazaklaus tos, tu nikastī nav vējs, no dabasim zaļim, sorkons nīks skreit. Pazaklaus tos, tu nikastī nav vējs, no dabasim zaļim, sorkons nīks skreit. Pazaklaus tos, tu nikastī nav vējs, no dabasim zaļim, sorkons nīks skreit. Pazaklaus tos, tu nikastī nav vējs, no dabasim zaļim, sorkons nīks skreit. Paļģis, Amanda, par tik skaisto dzīsmu elposim. I paļģis arī Vitai par tādu skaistu stostu.Ņu arī decembris, bet tā taisnīgi gribējos īkopt laivā, dūtīs pa upi, pasaklausieties anekdotus par Čaku Norisu, īēst, ko nevini pasaviertīs zvaigzņos. Garšēgai, kā es soka.
Nu da, bet maut pa straumi ir vīglai. Ļaut jūdiņam tevi ņest, bet pret straumi. Tas ir citai žok. Tas prosa spāka i pacīteibas. Bet taišņi pret straumi mēs pīdzēvojam eistunos dzēvis vuiceibas. Tok ir arī taidi cilvēki, kuri namaun ni pa straumei, ni pret straumei. Jī poši ir straumi. I tas ir stosts par drūsmi, par sakošanu mierkim i savai sirdei. Aicinoju Ingu Kļavu Miņinu ar fragmentu no garstosta bārņim Sirds bolss. Inga ir žurnāliste, literāte, gromatu blogere, par rakstēšanu soka tai. Pateik stostēt par citu radūšiem veikumiem, bet, kod ir pošaku uzrakstu, tad ir pavisam liels prīks. Kod atīt īdvasma, tad atīt arī dzejūli, bet dažreiz arī prozas darbi. Inga, gaidam! Labs vakars! Nolasēšu fragmentu no garstosta bārnim Sirds bolss. Lai cik toļi tu ītu, atgodoju savu mierki, daļ kam esi devīs ceļā. Uzatici savai sirdei, kas nikod namalos, i izvest tevi laukā no visiem naceļiem, kuros būsi nosablaudējis. Dzēvē nevienmēr viss notiek tā, kā gribētos, bet nedrēksti pasadūt. Arī tad, kad domāsi, ka esi palicis vīns, te nebūs taisnība. Uzatici savai sirdei. Arno aizviere acis. Tad, kad atviere, vairākas reizes samīdzi vaļā, i cīši i neticēja tam, ko pats redz. Tī, natoļi no Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas laternu izgaismotajā laukumā spūdri mirdzēja snīgporslas, lēles, vizuļaini boltesi mardzūšas. Tas bija tas magiskais laiks, kad līkās, ka sirds izkusis no prīka, verūtīs itamā breinīgajā snīgporsleņu dancī. Vaicosit, vai snīgšana tai varēja posteigt zānu. Lai arī redzētais likos tik breinum skaisti, tūmār posteigumu radīja pilnīgi koč kas cits. Gracios izplašot savus spornus, no tymsas cauri snīgporslam izlidoja kas cīši sovaits. Daudz mirdzūšoks par snīgu, leloks par pošu leloko snīgporslu. Nezināmais lidūns cāli i gaisīgi lidoja ora lampas radētajā zelta gaismā. Jo sovaidais mirdzums vilinoja Arno da i tuvok, kab aplūkotu i tū naparastu radību. Zāna posteigums kļuva vēl leloks, kad jis dagojas tuvok zeltainajai gaismai, bet tomēr īvārojot nelielu distanci, beidzot saprata, kam tad pīdar i tī mirdzūšie sporni. Tis bija tauriņš. Nu, i decembra vidā, kad visi normali tauriņi jau sen devušies pie mīra, saleiduši siltos i drūšos vīteņos, itis skaistuļs ar saviem trauslajiem spornim grīzēs vīnā dancī kūpā ar zīmes viesnesiem snīgporslam. Jis nesabeida ni snīga, ni soltuma, kas lāni auga ar viņu leloks i leloks. Vairākas reizes samīdzot acis cīti vaļā, paberzējot savu jau nedaudz nūsalušo dagungolu, Arno juta, ka tauriņš nalidinos vienkoši taipat. Likos, ka jis grib ko sacēt. I cauri snīgporslam skrīnu dabasūs izdancoja arī kaidas nesaprūtamas zīmes, bet varbūt nevis zīmes, bet gan burtus. Tai, vai nu soltuma man tā riktēgi rodētīs sokuši visaidi breinumi, vai arī itis tauriņš teišām grib man ko sacēt. Arno pavisam samuļs klusi pie sevi murmanoja. Likos, ka es saprat zāna saceitu, tauriņš uzmirdzēja pavisam krošņi, jo sudubrā mirdzūšu spornu golūs paspēdēja spilgti zilas gaismeņas, kas snīgā veidoja vizuļojošas ānas. Pateišam, verūtīs taišņi itamos ānos, zāns izlasēja tū, ko tauriņš gribējam pasciet. Tas bija vīneigs vords, kas pasarodēja snīgā. Uzmirdzēja pazuda snīgporslu boltumā. Paglop. Paglop, kas te vispār teic notiek? Arno saprata, ka ir nedaudz apjuts. Viss likos tik neticami, jūceigs tauriņš zīmes laikā, kurš i vēl mēģinoja ar jū sazazinot, i kuram, kā izaroda vāga paļēga, kurš jū izglobtu. Bet nu ko? Nu zīmes, nu snīga. Ja sūplok neatceros akadēmijas āka, gar kuru tik daudz reižu rīts, varētu domāt, ka tas ir sapins. Bet nā, tas viss bija pa eistam.
Es tiešām nesaprotu, ko tu gribi no manis. Arno nadrūši vaicova ar acīm meklējot spūžu tauriņu, kurš pieškibēja pagaiss. Nu, cikom Zāns uzmanīgi skatījos snīgā atstotos ānas, tauriņš bija pagaiss kopā ar to pošu snīgposlu mokīuni, kas bija aizslaucēts arī paļēgā saucīni. Pieški snīgs porstoja snikt. Vienā šaļtī viss palika ar viņu tumsoks, rodūtu dīvaino sajūtu, ka tūmā redzētais ir bijis viņa sapans. Laternu gaismu nedaudz nūraustējos, Arno saprata, ka jām sots palikt nedaudz bailēgi. Nezinot, no ko jām vajadzētu beitīs, Zāns mudri sots ītis sātu. Uzvalkot capuri pori ausim, jis nesadziedēja tūmā vīgli skonūšu, mozam zvorguļēšam leidzēgu balstaņi, kas nūzvanēja paglopu. Sātā Arno sasajuta drūšeibā. Māma bija izvorējusi gordu zupu, ko katra mīļēja gleitā bļūdiņā. Arno viņa tāņ pamanēja, ka bļūdeņa surpusē rādzams mardzūšs tauriņs. Lāna ar Lizēju kādūt zupu Zāns nadrūšu vaicova. Mamu, vai zīmā arī tauriņi lidoja aplēk? Nu, es domāju, vai ir tādi tauriņi, kurus var īraudzēt arī zīmā. Tropusātos tauriņus noteikti var redzēt arī zīmā, bet parostī tauriņi, kas pļovos lidoja aplēk, tā jau sen kaiguļ zīmu smīgā, mamma smaidūši sacēja. Varbūt tāvs ir redzējis kaidu tauriņi zīmā. Tauriņi? Domāju, ka nā. Ja nu vīnēgi, tas ir kaids burju tauriņs, kam naškodēja ni snīgs, ni soltums. Labsirdēgi smejūtīs, sacēja tāvs. Burju tauriņs? Neskaidri numurmanoja Arno. Tymā pošā šaļtī gondreiz vai aizarējūtīs ar zupu. Jis nebija nu tīm, kas ticēja fejumu visaidom burvesteibu padarēšanam, bet redz, būšu taids burju tauriņs. Vokorā, palēdzams autos sagas, Arno samirkšķinoja acis. Likos, ka naskas tamos ir īkrits. Jau 3. reizi samīdzot acis, Zāns pieški saprata, ka uztabā nav vīns. Vīgls vieja daskoriņs būdām i rau, pieški uztabā pie lūga pazibēja naskas mardzūši. Nīltīs bija nasiņ orā redzētais tauriņs. Tu, kā tu te tiki? Tas taču nav īspējams, apmoļus sacīja Arno, labi zinot, ka tauriņi taču narunoja. Es visu laiku biju tavā kārmanā, skainīgi nūzvanēja spūžais liduņs, aizplēvojot pa uztabu. Tu mani atnesi savu sātu. Es, nokļuvs siltumā, beidzot atgīvu savu balsu. Taidu tauriņu, kas lidoja zīmāja snīgā, nemaz nav. Ja nu vienīgi burju tauriņi, nav, bet taidu taču nav. Pīsacējs glutā pusādus, apjēmīgi sacīja Zāns. Ir burju tauriņi. Melodiski izskanējos mozo lidoņa balss. Tev taču arī ir burju spiejas, tu tā sasarunāji ar tauriņi. Es nerunāju ar tauriņi. Nu labi, sajūt, ka runāju gan. Bet es pat nezinu, kā man sajūt saprast tu, ko tu saki. Školā man tauriņu valodu navuicēja. Es arī nāsu Harijs Poters vai kā cits burju Zāns. Es esmu pavisam parasts, apjēmīgi sacīja Arno. Tu nāsi parasts, tev ir laba sirds. Vai atcerīs, ka itamā vasarā tu palīdzēji tauriņam, atsainajam raibeņam, izaglopnu kačanogim. Itis tauriņš nokļūs brēvībā, tevi apveļtēja ar eipašu spieju, prasmi sadzirdēt tauriņus. Pirms Zīmassvētku laiks ir brēnumu laiks. Šodien tu beji klot, kad vaļā bija magiskos durovas, kuras ielaida mani īškā jūsu pasaulī. Dzindzinoja tauriņš. Durovas, tīpi školas bija tikai laterna i snīgs, domīgi sacīja Arno. Lelos snīgposlas, izgaismotas laternas zelta spaitūs, var attaisēt magiskos durovas. Nu, tu priecājūtīs par brēnēgu dabas skaistumu, ar savu labsirdēgu sirdi i neapjaustajam spējum atvieri mūsu pasauli vēl plotok. Mozais liduņs jau dzindzinoja pie Zāna auss. Ar savam spējum Arno klusi murmanoja. Ja tu vēl joprojām domāji, ka nāsi eipašs, tad varu tev pačukstēt. Mūsu globējām ir kāda superspēja. Jis prot runāt skaistā burju valodā, savā eipašajā valodā. Es nīvien atkloju, ka saprotu tauriņu valodu. Ko tad vēl saprotu? Pošteikti vaicova Arno. Tu saproti ir runāja latgaliski. Te ir valoda, kas gojusi kopā ar tevi no mozam dīnam dzīšmu i posaku veidulā. Tīs tevi ir darējis stipru, ir ļos izaugt par lobu cilvēku bērnu. Mūsu globējam pormaiņu ceļā nūderēs valoda zinošanas, sparēgi nūskandinoja tauriņs. Runot latgaliski, vai tad te ir kāda superspēja, kad školā puļciņā, kas jo īsavojas latgaliski, tīs līkās pošsaprūtami, ne grūši, ne vīgli, vienkoši jodara.
bet superspēja par to es nekad nebija aizdomojis. Tas viss joprojām likos, ka ir tāds liels sapnis, no kura grūši pasamūst. Bet varbūt es patiešām gulēju, ja tas bija viņa cīši dzēvelīgs, izpilgti krosains sapnis. Taidi taču māc būt pareizi. Nā, tas nav nekāds sapnis, ja man ir vajadzēja to palīdzība. Ej lūdzu kopā ar mani uz puču pļovu. Smalkā balstaņā nūdzindzinoja tauriņš, ka es pātu nolasēt zāna dūmas. Iz pļovu, tu taču saproti, korā ir zīma. Puču nav, bet pļova ir vīna lela snīga kupona. I vispār, mēs esam Rēzeknē, pilsētā, i da tovas pļovas būs toļi jobrīn pa snīgu, smejotīs sacīja Arno. Aiz laternas gaismas, i snīgporslu aizkara joprojām vēl ir atvārtas durvas iz manu pasauli. Man tiešām vāga to palīdzību, mums visiem. Skumīgi nosapilta mirdzošo spornu eipašnīgs. Mums visiem? Kam visiem? Zāns jau atkal soka uzatrauktīs. Laika nav daudz. 21. decembris ir magisks laiks, kad durvas obu pasauļu starpā ir vaļā līdz 12. naktī. Mūsu puču pļovā ir uzbrucis ļaundars, kas visas pučas sasolda lada gobalūs. Ja puču vaira nebūs, pazusim arī mēs. Tauriņu viestījumā ir sacāts, ka mūsu pasauli var izglobt tis, kuram ir labsirdīga sirds, i kurš spēj saprast ar tauriņiem. I kas nav mums svarīgi, izmok runāt kādā magiskā savu senču valodā. Tātad tas esi tu, napacītīgi dzindzinoja tauriņš. Es nāsu nekāds varonis, esmu parasts zāns. Man dažreiz ir bail no tymsas, man cīši nepatīk ziernūkļi, es noteikti nāsu eistais. Arno soka meklēt attaisnojumus, ka aptikai nebūtu joīt paļēgā tauriņam tamā brīsmīgajā cīņā, par ko nekas nebija īsti skaidrs. Tu vari mums nepalīdzēt, bet tad mūsu pasauļus aizies pūstā. Ja laika vairs nav atlīdz daudz, precizok to jau ir pavisam mos. Tauriņš apsasiedis palūdzis, izkumīgi pasivieri pa lūgu. Itē bija cīši nepateikama situācija. Arno patiešām domāja, ka nav nekāds drūsminīgs, bet īškējos sirdsbalss smudinoja palīdzēt, čukstūt, ka viss taču būs labi. Tauriņš, kā sadziedāja zāna pordūmas, strauji apmeta gaisā lūku un uzskandinoja: Ej, mam! Nozipsnēja murdzūšu gaisma, i pieški Arno jau bija apsagierbījis, izstovēja pie šudiņa jau redzētos laternas. To zeltaino gaisma sasavējos ar snīgporslu mokīvni, īraunot gaismas virpulī samilsušu zānu i tauriņi, kas sēdējo kārmanā. Arno atvier acis i saprata, ka atceru un zaļā pļovā. Naskur gaisā izdziedēja maigi skanūšu sanūņu, kas mīrēgā balsā sacēja: Laiks ir nenotverams gaismas stors. Jis klusēja, reizē ir bezgaļīgi skaļš. Kā tavs vaicojums? Tu jau pats zini, kurs vaicojums. Skrīn, laika vaira nav daudz. Paldies! Nodzīdošu jūs una vēra dzīsmi gorā sēdz. Nazagriež vairs laika rots, var jaunu dzīvot visas sods. Naizgo, pavacam vairok naizgo, viss, kas bija apsasto, ar mūsu visus pajūko. Dīna nakts vai reids, sabliek mīrā teic, es esmu Dīvam pateicējis, gorā tu pusēc. Dīna nakts vai reids, sapliek mīrā teic, es esmu Dīvam pateicējis, gorā
esmu Dievam pateicīgs, varētu pusīts. Dīna nakts voirēts, sapliek mīrā teic. Es esmu Dievam pateicīgs, varētu pusīts. Paļģis Amandai, paļģis arī Ingai. Tāds skaists atgodinājums mūsu latgaļas bārņiem, gan ļeļiem, gan možzim. Nu, nazaudējam tū burvju spēju runot latgaļiski. Tas tak ir kaut kas fantastisks, pravda? Bet mēs turpinājam, i laivojūt, mēs izaklausam klusumā, kur dziežam mūsu pošu dūmas, i kad mēs izkopam no laimas, i aimam da krostam, mēs vairs neesam tī poši cilvēki, kas goja iz upi. Kotra laivošana ir ceļojums sevī. Mēs mainamīs par to, ka mēs vuicamīs, i katrs upis pūsmas mums atgodināja, mēs visi esam tikai ceļotoji. Eistani ceļotoji latgaliskajā ir pornūvadnīki, bet varbūt mēs poši latgalīši esam apsamaļdējušies ceļotoji, bet to mūs atklājas tekstu autore, redaktore, stosņeica, scenāriju autore i dzeivis pietņeica Inga Mastiņa ar darbu latgaliski. No 2018. gada do 2024. gada augustam esmu sarakstījusi scenārējusi koncertu scenārējus bērnu raidījumiem Tutas lietas i ukulele. I itim raidījumiem esmu izveidojusi arī 10 dzīsmu tekstus. Godu strodoju TV3 seriāla Viss pa jaunam scenaristu komandā. Pēdējos pora godus paļeidzu citu personīgajiem, rodūšajiem, autentiskajiem tekstim kā redaktore, padūmu devēja i karsēja meiteņa. Tā par sevi soka Inga. Nu tad sagaidam, Inga! Labs vakars. Istabā bija pavēss, taču neviens no mums negribēja celties, lai iekurinātu krāsni. Aiz loga palēnāms satums. Nodribinājos, pastiepos pēc segas, un ietinusies tajā kādu brīdi vēroju, kā viņš neko neredzošām acīm skatās atvērtajā grāmatā. Pasaki, kā latgaliski ir vai nāks pie manis par sievu? Viņš paskatījās manī, taču atkal pievērsās grāmatai. Gribu dzirdēt, kā tas skan. Viņš pacēla uz grīdas nokritušo papīra strēmeli, ielika to starp grāmatas lapām un aizvērs grāmatu, nolika sev blakus. Tā taču Spērgas dzejveiba. Nu, jā. Es tev to uzdāvināju pirms 100 gadiem, un tu beidzot esi to atvēris. Iedomājos, ja tu lasi, es arī varētu kaut ko palasīt. Es ne par to. Tev bija jāatgriežas Latgalē, lai sāktu lasīt latgaliski. Varbūt. Viņš paraustīja plecus. Un kā lasās? Nu, tā. Klau, es rīt no rīta sanesīšu malku. Varbūt tu varētu ar suni aiziet līdz mežam un salasīt bērzitāsis. Gross ir tukšs. Viņš teica, pastiepies pēc telefona.
Varētu. Paņēma grāmatu un atvēra to vietā, kur viņš nu pat bija ielicis papīra strēmeli. Mēģināja lasīt, taču teju katru otro vārdu redzēja pirmo reizi. Tā varēja būt arī slovēņu valoda vai lietuviešu, es saprastu tikpat maz. Tu esi tikai grāmatas sākumā? Jautājoši viņā paskatījos. Viņš dziļi nopūtās, nolika telefonu un pagriezās pret mani. Šķiet, uz brīdi varēja saklausīt viņa domas. Nav viegli ielasīties, tur pilns ar vārdiem, kurus ikdienā parasti nelieto. Un kāda jēga no vārdiem, kuri pastāv tikai uz papīra? Cenšos atcerēties, sajust. Varbūt kādu vārdu iemācīšos no jauna. Varbūt tagad labāk sapratīs, kā es šeit jūtos. Viņš klusēdams skatījās manī. Nodribinājos atkal, taču ne no augstuma. Tam, kas starp mums šobrīd materializējās vārdos, līdz šim biju staigājusi apkārt uz pirkstgaliem. Negribēju pamodināt viņā to, par ko nebiju gatava runāt, vai drīzāk nepratu. Manī nav viņa traumas faila, un vai tā maz ir trauma? Jūtu, kā mani lēnām pārņem svelošs kauns, it kā tā būtu es, kura izvairās runāt savā valodā. It kā tas būtu bijis kāds manis vadīts spēks, kas pirms gadu desmitiem šo valodu samazināja un vilcienam Zilupe Rīga piestājot Jēkabpilī, lika šai valodai mazvērtībā sarauties, pazust no apkārtējo ausīm. Un tikai atceļā uz mājām, kad vilciens Rīga Zilupe tuvojās Jēkabpilī, valoda atkal uzdrīkstējās iztaisnot muguru. Nezinu, cik daudz no tā glabā viņa zemapziņa. Varbūt neko. Varbūt es tikai dramatizēju un savā prātā uzstiepju viņam to, kam ar viņa realitāti nav nekāda sakara. Taču jūtu viņā kaut kādu sāpi. It kā Latgales nomaļo noskratušo sāģu ēku zemās durvis attiektos arī uz viņu. Nesen vienā tādā mājā dažas nedēļas padzīvoju, lai ieietu pa durvīm, neapdauzot galvu, bija jāpieliecas. Un drīz viena manai mugurai piezagās tendence vairs neiztaisnoties, jo tūlīt taču atkal būs jāliecas. Mana muguras saliekšana bija tikai tehnisks jautājums, kas izturams vien pāris nedēļas, un tas nav salīdzināms ar to, ko valodai un tās ļaudīm ilgtermiņā nodara muguras saliekšana, tuvojoties galvaspilsētē. Un kā tu jūties? Viņš pārtrauc ārējo klusumu. Kad vakar ar Annas vīru gājām uz cepli, es nesapratu ne vārdu no tā, ko viņš man teica. Izlikos, ka saprotu, un viss būtu bijis labi, ja vien viņš neizdomātu man uzdot jautājumu, kur saturs pat nenojautu. Atbildēju intuitīvi. Un pēc viņas sejas sapratu, ka viņa jautājumam ar savu atbildi esmu trāpījusi garām. Lielisks pirmais priekšstats, bravo, sieviete. Un kāpēc tu viņam uzreiz neteici, ka nesaproti? Tas bija tikai pāris minūtes. Ja mūsu saruna būtu ilgāka, es droši vien uzdrošinātos atzīties. Un kā tu varēji saprast to, ko šodien runāja Lūznavā? Ko muižniece jautāja, es sapratu, bet Lukaševičs kaut ko sapratu. Kaut ko nojautu, bet daudz palika nesaprastā. Viņa teiktais šķita kā svešvaloda, kurā esmu apguvusi tikai dažus vārdus. Pat nebija domājis, ka var nesaprast. Visad var kaut ko nesaprast. Visad. Redzēju, kā viņš pasmaida. Turklāt, katrs te runā citādāk. Citaižoku. Zini? Ja nav pašam sava latgaliešu valodas vektora, var pazaudēties, un man tāda nav.
Tev ir burvīgs vektors. Labi, man ir vektors, taču man ir arī jautājums. Tu vari pateikt, kas notiek to latgaliešu apziņā un zemapziņā, kuri latgaliski nerunā vispār, no kā viņi kaunas? Nezinu, vai tas ir kauns. Pārsvarā ģimenē vienkārši nav ierasts. Es runāju, taču man negribas kļūdīties, negribas pateikt kaut ko nepareizi. Nepareizi kam? Neatbilst kādām valodas normām, neietrāpīt pareizajā burtā vai vārdā. Un kas tur tāds, ja neietrāpa? Tu neesi latgaliete, tev piedos. Kas gan tajā slikts, ja tevi kāds palabo? Latviešu valodā notiek tieši tas pats. Es arī domāju, kādu palaboju, man patīk tīra valoda. Un vai bailēs no kļūdīšanās, es pārstāju runāt un rakstīt latviski? Tas nav tik vienkārši. Klau, es iekurināšu krāsni. Pabužinājis manas matus, viņš piecēlās no gultas. Lēnām pietrausos sēdus. Uzsedzu sev otru segunu, vēroju mušu, kas bija nolaidusies uz loga rūts un nekustējās. Vai arī kustējās. Un kā vispār pareizi saka par mušu, kuras stāv uz vertikālas loga rūts un nekustas? Vai nolaidusies maz ir īstais vārds? Neko vairs nesaprotu. Un nekas no tā, ko viņam nu pat pateica, nav tas, ko gribēju pateikt. Pat nezinu, kas ir tas, ko vēlos saprast. Latgali katrā ziņā. Taču vai cilvēkam no malas to pa īstam ir iespējams saprast? Esmu izbraukājusies pa vietām, no Ambeļiem līdz Upītei un atpakaļ, izprašņājus teju katru, ar kuru iepazīstos, un jo vairāk prašņāju, jo mazāk saprotu. Latgale šķiet tik dažāda un raiba, it kā 10 bruņķu būtu citam virsū savilkusi. Man ir aizdoms, ka vēloties saprast šo vietu, tās enerģiju un cilvēkus, es prasu no sevis un viņiem pārāk daudz. To seno upurīti, ko dažos joprojām samanu, kāds cits nolīdzsvaro ar darīšanu un aizrautību, varbūt ar to arī pietiek. Man šķiet, ka gribu jaukties tur, kur man nav jālien. Varbūt, ka vienkārši pieņemt un mīlēt ir visa mana daļa. Viņš ielīd atpakaļ zemes sēgas. No malkas sprakšķēšanas vien kļūst siltāk, viņš teica. Mīlu tevi. Klau, rīt no rīta gribu aizbraukt uz Kūpu. Brauks man līdzi? Var jau. Bet es tevi brīdinu, kā prasīšu vīnu kopeju ar pīnu i buļceņu. I itu buļceņu. Dzirdēju, kā viņš pasmaida. Pēdējā laikā bieži aizdomājos, vai tas ir viņš, kur brīžiem skaļi domā un skaļi smaida, vai tā esmu es, kas sākusi dzirdēt to, kas notiek aiz skaņas un aiz bildes. Un vēl man vajag Anneles Slišanas deču grāmatu. Tā būs man latgaliešu valodas ābece. Kad toreiz bijām pie viņas, es izlasīju visus tekstus, kur ir latviski tik skaidras, tīras, vienkāršas un vienlaikus dziļas esences. Taču tos, kas latgaliski, es nevarēju uztvert. Un man patīk, kā viņa saka, nui. Man liekas, to tikai Ziemeļlatgalē lieto. Un kāpēc nevar visur? Tik skaists vārds. Un tu man tā arī nepateici, kā latgaliski saka, vai nāks pie manis par sievu. Tā neviens nesaka, nav jau 19. gadsimts. Un kāpēc tu nevari man pateikt vienkārši teikumu? Jo mēs ar tevi gadiem esam sarunājušies latviski, es nevaru tagad pēkšņi pārslēgties uz latgaliešu valodu. No kā tu baidies? Jūtu viņa ķermeni saspringstam. Šķiet, kaut kas viņās sakustējās no aizlaikiem līdz mūsu laiktelpai. Es pārstāju elpot.
Voi īside manis par sīvu? Noi. Skaidra valoda. Citraloj meži, akmens gavilei. Citraloj meži, akmens gavilei. Tik skaidra valoda, tik skaidra valoda, kā ildins solūtā, kā ildins solūtā. Guns klausuņei ceļ, guns portās prakstīnei. Klausuņei ceļ, guns portās prakstīnei. Tik skaidrā valodā, tik skaidrā valodā, kā ildins solūtā, kā ildins solūtā. Pristrūdzītei runāja grīze grīž. Pristrūdzītei runāja grīze grīž. Tik skaidrā valodā, tik skaidrā valodā, kā ildins solūtā, kā ildins solūtā. Par mūsim tā zeme tai runājās. Par mūsim tā zeme tai runājās. Tik skaidrā valodā, tik skaidrā valodā, kā ildins solūtā, kā ildins solūtā. Tik skaidrā valodā, tik skaidrā valodā, kā ildins solūtā, kā ildins solūtā. Nu, redzi, cik vēl brēniškīgs atgodinājums pateicoties Ingai, Armandas dzīsmai skaidro valoda, ka turiesim tū latgalīšu valodas mugurkaulu taišņi, nasaverūtīs, vai mēs ieejam kaidā sāģas mojeņā vai galvaspilsātā Reigā, turiesim jau taišņi. I ups ir kai dzeivis līcinīgs. Ja ir bejusi klot visos tumsos breižos, kad cilvēciņi ir meklējuši mīra vai pīdzeivojuši izniecinošanu, karš ir kai straume, kas plūst pori pasaulē, atstojot rātas i pādus to krostūs. Par kara pamastajiem pādim ar darbu pa čorta ceļu iz pūru mums pastosties Lilija Limane. Lilija par sevi tai pensionāta bibliotekāre i gromatnīceibas viesturneica. Nūpalnu literatūras prozas nūzarī nāsūt. Ir zinotniskas i populāras publikācijas par latvīšu gromatnīceibas i lasiešanas vaicojumiem. Nu tad aicinosim Lilēju mūs pastostēt, kā pa čorta ceļu iz pūru ir gojis. Labdien, Daugavpilī! Ir 14. augusts. Citi īt iz Aglionu,
A mani pats Dievs jau kādu laiku nasko iz Stompaku pūru sauc. Visliedza kā svātceļojumā. Spēt sauļa, dīneņa kā raize kā pablūdēt pa pūrim. Viļektis pusi asu pirmū raizi. Mikriņa pīstotņā ar nosaukumu Stompaki vairāk kā kilometru iz prīšku nu ceļa, kuram jopasagrīž iz partizanu bunkurim. Līdzbraucēja laipnai stosta, ka joizkopūt Pīturā čorta tilts. Tū vītu cilvēki zina, šoferēts aptur buseņu taišni ceļeņa golā, kuris mīta dielēts ar uzrakstu Valna ceļš. Pītura 20 metru toļok, i pravda nav samalots, oficiālais nosaukums rakstīts iz stulpeņa Valna tilts. Tik naredz ni tilta, ni valna, ni čorta, i nav pat ni upis, ni strauta, ni porvoda, por kuru varētu būt tiltam vīta. Pasagrīžu pa valna vītajā mērlī čorta ceļu, da bunkurim 2,5 kilometri, viestē ziņa izdielēša. Eju pa grandātū ceļu, spēt sauļa, nav ni zvieru, ni putnu, dīnas vida klusums. Bet man nasko bais. Pa obom ceļa pusēm bīzes eglis. Nu bīzūkņa pretim glazēja tymsums i lielais nazinomais, kočis ceļa kā trokas pīš sauļa. Nasavīrējās, ka tādā laikā loči i vilki īt medēbos. Tomēr bais. Izdielēša ceļa golā tuk bija izziemāts i vilks, i locis. Tomēr man atsaruns sposobs pretim turētīs. Aizbītiešu ar dzīsmi, dzīžu. Atskan sprādziens un nobīstas pats velns, kur agrāk bunkurs stāvēja, tur paliek caurums melns. Zīd vieršī ziļi zvaņaņi, rekur atpiltas vītā ar sūļeņu i informacijas dieli, ko tas tagad asocās, tāda aizauguša ir kritušim kūkim, siežu i pordūmoju dzēvi. Dabrauc mašiņa, sīvīte skaistā pučainā suknī, pēsāna lieškūte. Soku, lai pabrauc pa ceļu iz prīšku, vajadzētu būt tērokā stigai. Naklausa. Es eju iz prīšku pa ceļu, man vīglo, kā tai mašinis brauciejai. Prītis jāglis pasašķirās. I novada laukumeņam, kur recik skaista itaisēta vīta. Ar marķējumu stigis sokumā vairs nav bais. Naciežu i nasapļaustu, eju klusum i ar vajadzēgu cīņēbu. Taišni pa itū stigu staigova partizani. I tī, kas im daņasa zinis i ēst, brauca ar zirgim i goja kojom. Tātuk vajadzēja būt cīši iztaigotam ceļam, nav jūka līta, apgodot ar iedīņi 3,5 cilvēku. Kā pilsāta visliedza. Kā nusaglobava nu nodevēja gocu. A tagad ceļus porjiem spūrs. Eju vīna, nasaglobajot i nasapēstot pa dieļu laipom. Manis te nivļa nikādiem čekistim navajag. Apliek pūra zolis, tī poši kukuži, brivkloji, šādas tādas pučētis, grēslis i staipekņi pa kādai sieņai vairok torpiņai. Muži kādi rati augi, nazinu, napazēstu, naistīku nevīna. Drēž sasnākta pirmo aizsardzības līņaja. Tas stāvēja vienības vēri dīnu nakti sorgo nometni no uzbrucējumu, kurus varēja sagaidīt koč kurā laikā. Odotu sīna skaudzī nātrasi, a 3,5 vēru i pat sīvu mežā, zirgus i 24 bunkurus gon atrasi. Tagad 4 atjaunoti bunkuri. Smort piec svaigum prīdis bolkom i piec zemes. Grēda paslapņa. Lovenis, kur guļāt, vadēbus bunkurā koč kas vairok, i baznēcā vīta, kur liugt Dīvu, kur latgalīši tī baznēca. A maizes captuvis vītai daudz kurūs citos bunkuru vītos caurums malns, kā tā dzīsmī dzīdīs, pilns ar pūra jaudeņi. Viss, kas vien ir dzēvē vajadzīgs. Porstaigoju visu saļeņu, īsaveru katrā malnajā caurumā, bet es citom saļeņum stigis nav. Naliešu dziļok pūrā, ka nadasazīn blūds.
Atsasāstu iz sūļiņa pie ugunskura vītis, man viers golvas plēviņai Latvijas karūks, prīžu i ēgļu golūtnis sasatiek ar dabasu zilumu. Pats Dievs itamā vītā atnesis tik daudz mīra i skaidruma. Pagrīžu muti pret sauli i aiztaisu acis. Nazinu, voi aizsasnaužu, voi tāpat bez sapina, atsagrīžos timā likteņēgajā 45. goda 3. marta naktī. Taidā naktī doncoja čords. Pats nalobājis grīž snīgu vierpetem vīn, gaudoja ap egļam i prīdam, raustai lūka plikūs bierzeņu zorus, īsaskrīn pa pūra tukšumam porim, pa aizslušiem makačim i porvierž gaisu boltā putrā. Naktī redzēt navar toļok par spreidi, ni cilvēka, ni kūka. Bet partizanim jotiek orā no saļenis. Apliek valni čekistu karaspāks gaida reita, gatavējās jaunam uzbrukumam. Partizani izskapēja sasalušajā zemē, Bedris aprauž savus 20 kritušūs. Jam īrūčus por placu i piec plana gatavējās izalaust no aplanktos nometnis. Aprauti ar snīgu kā pūra krivasi, 100 vēru laužās iz priekšu caur pūru. Jī pazīst kotru krivti, kotru akaci, kotru saļeņu, bet eistī valni apjāmuši saļeņu šaun boltajā naktī. Lūdis lidoja kurpa pala bez volda, atropēja tikai dažam. Pūra plašums, brēvība. Pats Dievs izcītēja valna dančus timā naktī. Partizani aizīt, tikai viens jons palīk pūrā īvainots. Paiet navar, jam izadūdās nusaglobot aiz snīga valim i palikt vīnam nomiert. Neapgrīvtinos bīdru. Reitā vātra nūstojusi, snīg mīrēks snīgs, bet vies aizvilts ar snīgu pādus. Eistī čorti nesaprūtis, kurū pusi dzētīs pakaļ. Partizani izgāsuši kā susātivi miglā. A sorku neīm vēl čortu atrībēba protā, ka na dzēvīm puč mirušajīm. Jī izskapēja no zemes apglobotos partizanus i savadis viļekis galveno laukuma. Mirušū sakuļdēti rindā, a čekisti nu stīra vērās, kura mote, sīva vai mosa nutrauks osuru pi sova radinīka. Sīvas īt rindā, īt večī pat bārni, daža mēta nutrauš snīgu nu nadzēvojam sejom i aizīt toļok cīta kai akmeņs. Nevīna napazīst. Neviens neredz ni tāva, ni dāla, ni vēra, ni broļa vai kaimiņa. Nevīnu saimi nubendēt naizadod. Sirdēgi čorti aprauš anonimus partizānus pi baznīcas. Vālok brauks por kopa vītāji ar buldozerim i mirušūs statēs saukt par bandzitim. Snīgs nūstoja. Sauļa taisos iz rītu. Piekšņi pa visu viļeku atskaņ baznīcas zvoni. Zvona 20 šorvis, a cilvēki savos sātos aizplieš lūgus ar dečim i skaita poterus par mirušajīm. Dīva mīrā, jāaizsardzībā guļ 20 Latvijas patrioti. A dzēvi palikušī vēl godim porstaigoja mežus i pūrus, taisa jaunus bunkurus i egļu zoru butkis citos Latgoles vītos. Joņs pīsatrauš kojos, ilgi kliboja pa pūru. Pagrauzdams maizis kancētī, pakūdēdams egļu skujis. Tā īstī pūrā palīk viens ar vilkim i ločim, dzēvoja, izdzēvoja, pats palikdams gandrīz par čortu. Kad 91. godā izgoja no meža i apsamete savā vecajā sātā, daudz neko narunova, kā jau darats, runot ar kūkim i zvierim. Tā i numira napastosties dēļ, ko naļēda no meža vorā, aiz baimis, ko nagribēja dzēvot tādas dzēvis kāda orpusī. Varbūt dēļ Joņa runoja, ka Stombaku pūrā dzēvoja špoks. Cik dzērveņi lasētoji jau nav jo redzējušas, cik nav aizblūdējušas i nav varējušas tikt no pūra vorā. Attaisu acis, saules pēt kā spēdējusi ir skaista vasaras dīna.
Apliek 4 svaigi bunkuri, malni sacis ar citu vītom, Latvijas karūks augstok par egļam, čorti nadonsoņi pūrā, ni seļa, nav ni vilku, ni loču. Iz Pīturis gaidūt autobusu satieku vecēti. Itim apliecīnī nāsam ni sātu, ni dzeivotoju. Ratāji tā kā cilvēks pasarots. Sieņu karzinēti moz, sausums. Vecēti zina, ka pūrā dzeivoja blūds. Tomēr nasabēs ķas taigot. I par partizanim zina, kas bijuši Viļakis galvenajā laukumā. Poša tot gan vēl bijuši mozeņa, bet visi ļauds pašai dīnai atgodoja. I visi vordi pieminekļi īkolti. Mēs te tikai 10 kilometru no robežas. Nazinām, kas ar mūsim būs, ka čorti sadomos īt viersum, soka vecēte. Es to iz Sibiriju nabraukšu ni par kū. Īšu iz pūru I palikšu tīda savai smiertēji. Ja es nezinu, vai varu jau mīrinot par to, ka nezinu, kas ar viļakīšiem notiks ar mūsim citiem. Tagad iz Viļakis galveno laukuma spēc sauļa, dzeru kofeju, dakūzdama sviežņu buļceņu. Atoļo kolonā lielajā Viļakis baznīcā sod zvanīt baznīcas zvoni. Svinīgai, priecīgai, kā jau svātkūs. Atīt autobuss. Zvonu muzikas pavadībā aizbraucu no tos vītas pa ceļu. Jo domāju, atsagrīst nesagadēsīs. Tomēr stompaki nu prota nepagaist. Raizem, kad aiztaisu acis, redzu apsnegušu cilvēku augumus, skrīnam caur sniega stužu I dzieržu svilpojam lūdis. Čorts doncoja stompaku pūrā. A vai mož munā golvā? Paldies par uzmanību. Viena no manām mēļoku dzīsmām, ko ir uzrakstījis Ugis Vilcāns ar nosaukumu Tik lānai. Lai skaņa. Tik lānai kaimunas dūmes, aiz lūga orā kreicņīgs. Tik lānai kaimunas dūmes, tu aci aizverci. Ai, ai, Tik siltai kai tavas dūmes, es plaukstu uz līku. Tik siltai kai tavas dūmes, vaigu noglostu. Tik vīglai kaimas un dūmas, putni dabasos. Tik vīglai kaimas un dūmas, lānok pīnokreis. Orā lānai snīg, orā boltai snīg, orā snīg. Orā lānai snīg, orā boltai snīg.
Izaklausot Lilejas stostā, to viņi gribīs pasaciet, ka lai virs Latvijas debesum vīniegais, kas kreitos, ir divi asareņas, kā leita losētis, izskaistī eņģelēši snīgporsleņis. Bet mēs turpinājam ceļu pa upi. I tad, kad mēs nakts tumsā veramīs iz upi, saprūtam, nakts i upe ir leidzēgas. Tos ir vītas, kur mēs varam pazust, bet, ka īsaklausam, varam atrast arī sevī tū, ko nekod nezinojam. Par tū, ka tumsa atnes sitamā apsatumsošanā, lai pastosta Laura strode ar darbu, saule nūrīt sorkona. Kasdīnā Laura strodoja kā tulkotoja, tok par rakstēšanu soka. Šaidus taidus dzejūļēšus i stosteņus pastosteņus rakstu jau no pamatškolas laikim, tikai neko daudz nāsu nekur publicējusi. Školas laikā daži muni panteņi ir bejuši nūdrukoti Varakļonu vidškolas literārajā žurnālā Zvirgzdi. Asu īsokusi arī blogu ar dzejūļim latgaliski, bet tyvoka man tūmār ir stostu rakstēšana. Fragments, ko dzirdiesim, ir Lauras pirmais nūpītnais darbs latgaliski. Apsveicami, Laura! Labs vakars. Itū vakar saule nūrīt sorkona, sorkona. Aiz vilku meža lienēt golvus līn malna tyvce. Gar pāmali šalteņom paškēst rūs, tik graudošamus nadziet, koči viesna tos pusis spiecēgai valk. Pārkivņa nagais vēl cīši toļi. Audams koju, madars grūši nūsapūš. Taidā naktī nivīnam nasagrib nu sātas laukā leist, tok itū nakt gribinā gribi joīt, aiz to, ka sābru rūčam vakar sūlējīs. Nasenei titamā apliecīnā īsablidējis sumpurns, i niu vairam nādūt ļaužim mīra. Viņu mienes viņu vairokim saiminīkim saplies spāitai, gūvei voi zirgam. Tok viņdīņ klubs viersāja sābru undai, rūča jaunokai mosai. Saima īsokumā dūmojusi, ka jūkaits precinīgs izamanījis izzakt. Tok poždīnu piečok medinīki, jos saplūsētos mīsas atroda vilku meža bīžņā. Aiz to jos vecokī broļi sasauca visus labokūs medinīkus i pādu dzinies iz sumpurņa medēbom. I tū naktī iztosīs iz vakts nūkalnētis sīna pļovos, lai ar pirmajam reita svādrom pirmī lenciejītu meža bīžņā dzeit nazvāram pādus. Cikom madars salusa visu leidza jamamū izvat apsaglotū zirgu pogolmā, tikom blozma vokaru pusā jau dzīst. A pirmī guns, kuri vilku meža pusā jau vīdakti. Kopdams savu kumeļa mugurā, jis īrauga pa ceļu uļnēcas golā aizliekšajam stikutu jo vecokū mosu šautri vīnaidi malnūs zirgūs. Zirgi aizīt danciski vīn augši kojas cilodami, i madars pīstojas šalteņu paprīcēt ocu ar vaco dongas rumakim. Šmūkījam tī zirgi, ar spēdēgu spolvu izrīstom astam, napar vēltīs slavā tikai visu labokīnu sīnojas da ūdrojas. Madars nūsaver, kai šautrs nasapētī moti aizplēvinē, kod atmat golvu, skanēgai nūsasmē par broļa sacētū. Jis vēl īgodoja, ka seņok šautri sauca Eglis vordā, i kaut šie izauga šmauga josako Eglis zors, broļu vadā dzēvodama sazavujcē ar lūku šautna švakok par jim. A kod vēl izarodēja, ka jai tikko sācis, ka pādus jaudoja atrast tī, kur citi tos ar grūtēbam samaneitu, tad tāvs ar motie īlika jaunu vordu. Šautra reitā īs ar pošim pirmajiem pādu dzinējiem, tai poškai ir madars. Jis nūsapūš, paplikšanai savam palākajam kumeļam pa koklu, izgrīžu iz uļnēcas ceļa i lienē čunčunojas pļausi gunskuru pusi. Kab jām būtu taidi zirgi, piec kuriem braucinu pošas krīvzemis, kā piec dongas kumeļim. Tad jis izcierstu sātai lubu jumtu, leloku klāvu i jaunu stali. Todi nabūtu met vaira kauns īdūmotu brūti īvest sātā.
Ryuss palīk tīpat pamalē jaukšok nakop. Mož nagaizda tanis nātīs. Madaram gribātos palikt sātā i grīst toļok nesenēt aizsoktu jaunu kūkli, cikom mienesis slops. Toks sumpurns, jo izsviepēja no plecīnis, citai žmīra nivīnam nabūs. Pa ceļam jau apnoks kalps ar klibu glūdu. I tā jī trejetā joj pi kvalojušim gunskurim, kur meitas leikojās gar lelim putras kotlim i lienei capās iz akmiņu starpā īmeitom peickom zivs i cilcina gaļa. Koč visi jau sātā ir pāduši, tok dasās taiskūsti pa otram lāgam. Nakts prīškā gara, tymsa i solta. Spāka vajadzēs. Nalaba nakta. Nosaka rauda, apsamatusies blučēša par taidu gabaleņu no Madara. Rūkos jai auklēja pusi zāstu putras bļūdu. Pijos kojom nūsamets raips suns grauž kaulu. Madars nasaka niko. Nāvā, itas prota darbs, nāvā, rauda krota galvu i raud spīri gunī vārdamos. Itaidā naktī tik nalaimi sagiusi vaira niko. Nu ko tu kivkoj kai boda dzaguza? Nūšņots spriksto, kas sāt gabaliņu toļok. Lasīs labāk es sātu, ka tev tik cīši baist. Baist vai ne baist, rauda īsots, tik dzīs nīkrēt vidā ar savu sokamu. Ļaudim nalaime nūtikusa, valna izdzamums mūsu nalīk mīrā. Vai lai mēs milžam pa koktim globajamies? Dreiž jau vairs mežā nevarēs niko izspērt. Kaipi ūgu ir rīkstu, lai dateik ko. Rauda ar vīnu rūku savāk savu leidspajumto deča stilrus cīšokā placim i pabūlēja acis iz dzīsnes pusi. Vai tās saku, ka nevajag jū prūjam dzeit? Vajaga, tik na jau itaidā naktī, kad iz tymsā labāk redz. I ka vēl nagaizda mūsu atlējs. Čārts, ko vorna. Pīčērks arī vēl nalaimis. Aizkaimiņu spaids atmata ar rūku i pīsaceļ, lai pasmaltu vēl putras. Nāsam mēs tik glupi, lai nīuļa leistu bīžņā. Sagaidēs reitas vādrs i tod. Madars klusādams izāda savu bļūdu i nūlīk to molā. Pi seva es tik nūdomoju, kā raudāja taisnība. Jam arī te nakts napateik, koč es inamok tū vordūs izsacēt. I tū nakt nu vilku meža valk taids kā soltums, koč i viejs pīvš nu vokorim, i gunskuri kvāloj korstai. I putra arī vādara nasilda. Nagaisa tivce lienēt līn viersā, pa saulei vin apāzdama zvaigznis. Pirmī sorgi vaktātoji stojos savos vītos, atīkam leidz ar sauli slāgtu josalaiž meža bīžņā, laižās mīgā. Madars arī jau īsariktējis izguliešanu, tik vēl namīreiks verās ūglās i gunteņos, kas doncoja blučagolu gunskura vidā. Koč kur tolīnā īsagaudoja ni to suns, ni to vilks. Raudas raibais krants paceļ purnu gaisā jūškojās ausis saslies, tot sabūžis skausta spolvu i dalīn tivļopi savus saiminēcis, kura rodīs jau damagusa, muguru gunai pagrīzuse. Tok rauda naguļvis. Jai verās tymsā iz sātas pusi i naskūpi seva klusētam purpinēji. Otrā pusē zirgi namīreigi grudzinēji i dipinoja pa steigā sataiseitu aplūku. Jim arī te nakts napateik. Madars i najūt, kurā šaltī mīks jo pormots. Sapinā izblūdēja ni to pa līkņu, ni to pūru i nazin ko šukei. Ko toļok jis brīn, tu vairokiem aizamirst, ko jam vajaga. Pa tū šaltī nagaisa pādebeši sazavilkuši taišņi por vaktātojim. Zibinēja visos molos, tik pārkiuņa graudošanas, kā nedzierd. Raudas suns drabādams spīžās saiminēcei klotin, boda jo ar purni klusētam smilkst. Rauda vīglēt īskojam aiz ausi, klausās nakts monēgajā klusumā, ar skotu urdamos tymsā i gaidēdama poša nazina kū. Pakustēt bais, ocu aiztaisēt bais. Soltums līn viersā no visom molom, koči guns aiz muguras daks prakšādama čaklu rūku uzturāta. Suns dāsa spīts pie jos sona, treiskai apsi slopa. I tod jai dagunā īsacārta rībeiga smoka.
Nūškeist zipsnis, jo gaismā rauda īrauga rībeigu un nazvāru akmiņa svīdīņa attolumā. Jai aizaklīdz bailēs, tok tū pormūts pārkļūņa graudojīns, kas satircinoja zemi. Tas izraunu mīga vīnu otru gulātoju, imā daru tai pošu. Sumpurns! Rauda klīdz ir rodēs tū vītu, kur nazvāru redzējusi, tok saskrējušī sorgi, jo vaira tī nātrūn. Nūsepinieja, voi! Kāds nūprosa prūmādams pazasmīt, tik smiejīns pošam īsas prīš garklā. Taišni tod zirgi soc klīgt. Kas vēl gulēja, tas traukstās augšā grop pie cīrūčim. Brakšādamus lūst aplūka korts. Zirgi raunās breivībā, zvīgdami, viens otram spardami, kūzdami, a jūs vidā plūsās divejas malnas ānas, merkavodamas aiztrīgt visu boru pori pļovai iz Mežmalas pusi. Laimīgs tas, kam lūbās nu bar atsaškierti pamukt nūstok. Medinīki pādu dzinēja lomojās nabolsā ir raudas suns gaudoja aizaviļts. Rauda pošas to var dagūšu pagali rūkā jūrbās ar acim tymsā. Zipsnis iz šalteņu izgaismoja apleicīni. Visi raunās kojos, kāds īsvīš guns, kurā pa žogoru salvēlē līsma augšok skrīn. Kur dzīsna? Kur spaids? Spolgā bolsā nūprasa sprikstola. Obu gulātoju vītas jai blokējumi tukšas. Rauda atsamūst, kā nu sapina, īlīgi pagali atpakaļ gunī nūsamat zemē pi dukša. Aizbostam valna krančam purna! Dekšņu staņš saklīdz iz raudu, kura jau prūmēja sagamanēt sava suņa. Jai nesako neko. Tik vēl cīšok apskauni klusētam labanoju savu duksi, kura kaucīņi lienēt portūp smilkstūņā. Labu šaļtā atpakaļ redzēja tūs obējus paēmam nūstok. Glūda smogai nūzapūši. Galēgi tūrni aiz lielas mīlēbas. Voi ta taidi moz nu ko baist. Sauču, lai toļi nait, tok voi ta ī klausēja. Dūmot, ka tī aiz pādējam sīnas kaudzam vēl dzirdēja jūs lalinojam. Skaļps skanēgai nūzas pļauni iz meža pusīs slīnās kojos. Oteļa pauri, jāmi aizblūdēja naktī. Jis nosoka likdams bultu maksti placā. Jo traudzēt kūnu zirgiem vēl var saganēt. Lukstu prāne dadz lāpas izprauž zemē gar gunskura vīnu pusi. Pirmī sorgi jau staigoja pa zirgu aplūku. Pirmī pādu dzinēja jau riktējās iz meža pusi. Daži aizskriejuši dzīsnes iz spaita maklātu. Par šaļteņas atskrīn vaļā ar zimzu nūziņot, kā iz pādējos sīnas kaudzis atraduši vien murskulī savaltu deču jašņa paļti. Vēl par šalteņu aura nūskaita tūs, kuriem zirgi palikuši dasīti aplūkā vai sapēti bildami navā nikur toli pamukuši. Saīt knapa puse. Divajiem zirgiem laustas kojas, vīnam uzplāsta kryvtežai purns, trejiem sadēroti soni. Madars nūzas pļauni tausta apjūstu zūbanu, jo pelieča navaid. Upmulis džēvers nūstoja Madaram blokējumu ar vīnu rūku taustēdams sava bultu moka. Niu mēs oba kojenīkūs, jis rūktai nūsasmēja. Labi, ka naiemu mūsu laboko zirga. Tāvs jau gan sacēja, ka mēs glupi esam tymsā poši leizdami brīsmūņam garklē. Par durokiem viņš seva pataisējam. Zirgu aplūka molā, kur gunskuru gaisma knapi aizsnāca. Rauds ar broļiem Cēdaru Otoru par nasku streidīs ar stikutu šautri. Šautra purinēja golvas i mātoja rūkus, a stikuts to ar rūkom kristājas atimsušu vaigu pa laiciņam kočkū nūrūgdam savā zamējā bolsā. Nalaba nakta, rauda nūčilkst iz meža pusi vārdamos, obejis rūkus sava suņa vilnā paslāpuse. Malnu dūmu, malnu rānu, malnas smierts nakta. Boda dzaguze pīsauca, sprikstolas jos nūšņoci losa kūpā savu guļisvītu. Vairs jau nekāda guliešana nebūs. Mīgs aizbiecis ar golim inu visu lelokos snauškas. Nu tad, laissam iz meža pusi, džēvers nūprosa vīglai trinkšanodams ar nogu pa savu lelū medēbu lūku.
ir šovakar mana pēdējo dzīsma, mana pošsacerēto, kas nesen izgoja, kur nesen napīmiņu, kurām viens ir, nesen Malu jūrā. Steiruma sāpē, zjumtas to skurstens, skurstena devmi, tīto vimalī. Tu pild acīs divmus, baltus reuktus divmus, balta, balta miglā, neredz vairs niko. Stipritī latgalīša, gan itē dzīsma to aplīcināja, gan Lauras stosts. Ir upis, no kuras mēs nevaram izpeļdēt, upe, no kuras nevar izbēgt, ir dzīves vuiceiba, kas liek saprast, ka ceļš jau nav par to, lai sasniegtu golamierki, bet gan par to, kā dzīvot ceļā i būt mīrā ar to, kas ir. Aicināju Anneli Slišāni ar darbu orā. Austi rakstēt, pīrakstēt, izaust, teksts, ko audeklis apglaznots i izausts. Tai tekstilmoksliņeica rakstņeica i školotoja Anneli Slišāne. Lūdzu. Vasali vusi, labs vakars. Es šeit aizgrīzuši, ne? Nu, labi. Orā. Tik tums, tik dziļi un aizturami, tik nesaprūtami tums.
Tik malna nakts, brīnu pa rudeņa zoli, brīnu pa napļautu rudeņa zoli. Vuss mieteļs pilns ar daģīm, kārmani vejbūtņu sāklom, moti voļu pulkom. Niko neredzu, niko nepazīstu. Nivīnas stygas nezinu, nivīna ceļa nepazīstu. Guņs man nav, zvaigžņu dabasūs nav, apliek toik mygla, i visodas radības apliek i vidā. Ar korklu zoru rūkom, aizlaustu elkšņu celagolīm, gļūtaiņu sieņu aciem, dūbumainīm kūka vādarīm i mola dubļainom kojom. Brīnu niko neredzādama. Sokumā raudu, klīdzu, lūdzu, šķukstu, saucu, runoju, provēju pīrunot. Skanes atsasat myglas volūs i nūkrēja tīpat, sazapan vejbūtņa aizkoltušajos viersūnies. Mieteļs rozmierts mīsa dreb, man kurni joaizīt, man kurni sevi jonūsliep, jopagloboješu nūblūdējusi. Pļova palīk šļapnoka, šļapnoka, kojas sasteig pļovā peisā, munas kojas sasteig zeme nūrā un munus kalošus, raudodama meklējus celagolim nūzatupus raušūs i pynūs pa zoļi dubļīmi savom osarom. Brīnu, sasteigu, izvalku kojas, apaunu dubļainūs kalošus, pavalku bruņču mola augšā. Palīk sļapnoks, palīk staignojus i toda jūdeņa. I vaira toni atpakaļ nīs prīkšu. Kojas tiek dziļoki solst rudeņa jūdenī. Es matūs bailēs iz prīkšu, matūs jūdenī i pori upei, turiedamos toik pi savas elpas. Niko jau cita navā. Toik es i muna elpa. I dziļīs soltīs jūdens. Īmu pori. Jūdens mani valk iz leju, jūdens mani valk iz sevi. Es raunūs orā, rūkas stīpu tymsā iz ūtru krostu, ka tots krosts uzpor ir. Voi tots uzpor ir, es sevi valku orā, raunu mieteļu un jūdeņa zorīm nūst. Brīnu, nazinūt laika, jāpleicīnes brīnu pa jūdeni. Ūtrā krostā leju orā, turādamos pi zoles, izleidēdam atpakaļ. Teik orā, ielsodama guļu iz vādara. Porzeveļu iz muguras, uzapleik tyms, mugurā duros naskots zors, pi mutes sļapna zole. Te tots mīrs, pori vusam naskots mīrs, apleik smilts, izsalauzāta zole i mygla, izvāru smordi. I es te aizmīgu, pīkususe. Pa myglu mūstūs, ceļūs, jaucūs, kreitu, otkol ceļūs augšā, pasleidu, kreitu, i otkon ceļūs, vieja nikoda, mygla apleik ko sīna, nakusti neizkleist. Taustūs pīzē mygla, jo vi neredzu sevi, rūkom pierksti sabrīdusi ko baļči, nevaru panest, kreit zemi, raun mani gar zemi. Numuzgoju sev mutē ar myglas jūdeni, ar salvi pasmeļu, i padzerūs myglas jūdeņa pīra un izspurušu uz motus. Atrūnu durovas, īdnu vidā. Pat jest smordoju skobu kopustu myglā teica. Tymsa te smordīga. Projīmu cauri, i atsagrīžūs atpakaļ. Nūzatupu iz zemes, i palīku seipulus muzojot pi rukša spaiņa. Tikū numozgota muzo mosa virsuļai apleik, sūkodama muzu i vīpdamos par seipulu osū garšu. Kopusti kotlā voros, buļbī molas cītas, otkon napareiz izdarīja, otkon sajauči ībieru par mūsu kopustus. 3 lauru lopas, mamma ustabā porculoja gromatas, loboja burtnīcas, es voru zupu i cīši gribu īt lasiet gromatu. Mozo daropoja panamu iz rūku, īsvīžam abējas seipulus kotlā i gunizam kotla pagrīžam mozoku. I tad iz ustabu, pi plastalina zirdzinīm, brats saceļ štābu zam golda ar vusodom lupatom, teritorija sadalāta. Mosa tamburē dzeltenūs bruņčus, nu komulīm dag dīgi, i mani iz golda geida gromata. Būs pa nakti zem deča ar batarejku jolasa. Voru, buļbi ko cīti, to cīti. Gaļa kreit nu kaulu, kauli nūsleikuši, kopusti rozvaruši, seipuli, vorūtīs rozalaupējuši, a buļbī musas molas iztūri cīti. Kam atkal napareizi sadarēju, sajauču kortību, ko vienmēr napareizi sadarēju. Pieaugšanas stosti toj gromatos, tevus, ko seņok, nazamaina i nazamaina. Toj jumts nūrauts, lūgi izbaruši,
Itis arī vidējs aiz koču aizlēmātīs. Taustu tymsā, sagrīž rūkas iz stikla gobalu, nūlaizēja mieļi, ašņa piles nu pierkstu, solējas, drusku pēc dubļu, pa kreisi kačūsu aizmēstīs styurs vaira nasmrt. Tymsā, pa ģezdā pakreitu iz kriņča, apsatu celagolus, ko izseņok, atmiļu voli, ko komulīm, ko viļņīm viersā veļos ar skaniem, smordīm i sajūtiem. Te tyms, toik tymsa te silta. Nūzamatusies celagolīm ar pierstīm, tymsā satausta cementa mozojumus uz trepu. Pi pirmo stāva pa labi, iz otro pakopīna. Te so aizačieravusi nateirumi, kod bija īgojis slauciešanas ritmā ar birsti, īsokt nu kreisos puses, garīs viļcīns, tad pori vidam, tad birstes pagrīzīns pa labi, tad iz leju, vīnam pakopīnam ai kojam iz leju, i otkon nu jauna. Īsokt nu kreisos puses, tad garīs viļcīns, tad pori vidam, tad birstes pagrīzīns pa labi, tad iz leju pazakopt, i otkon īsokt nu kreisos puses, garīs viļcīns, tad vidam pori, tad birstes pagrīzīns pa labi, tad iz leju, i itumā vītā, itē vīta vienmēr izjauca, ir lika apsastot, saputrot, izjaukt manu ritmu. Jeic apgali karbonadus, sit stipri ar āmuru pa virtuves goldu, ko gribētu aizdaiuziet visas atmines, sirdīgi, ko aiziet visas nelabos dūmas, ko nasku pīsis, dasist, nūdūt, aizdūt, aizmirsti, otkon sist, siedu uz taburetkas i padūdu gaļas gobalus. Sasgrīžu iz pusiem, lai vaira saīd. Jei sirdīgi sit ar āmuru, rostīdama gaļi pa usam plonu i lilu. Stikla glozes aiz aizkora bufetē, džingstiedamas sitos vīna pret ūtru. Īmatu gaļas gobalus miltūs, apmozoja ūlos, īsponnas. Tauki savirst putos, izmords volkojos pa virtuvi, apsastoja pi mani, īkreit munūs motūs, i muni moti vaira nasmaržoja pēc meža i vilkīm. Rosols vakarējīs, jau atsalaids, jei porjauci daļīgi soļi, maltūs piparu, pagaršoja būs labs. Stikla burkā pādējos sorkanos dālies nu tāva dorza. Smordi leņ pa duravu šķierbom. Pi kotru duravu sovi smordi. I toda paša sauškas. Toi, kur ir augšais, tū vaira nezinu. Ropoju toik iz prīkšu, toik iz augšu, turādamos pie aizlaustiem kopņu margom, jo vi vītom izdrupušiem pakopīnīm. Smordīm leidzās skanes, čuksti, lomas, televizora diktori, suņa rieīni, skrīšanas, izasaukšanas, streidi, sarunas i telefona zvoni. Jis numozgoja rūkas, saķemmēja motus, izlīk iz aču brilles, salūzušas, vidā savilktas ar stīpli, daboja mozu blocini, nūzas tupst, kalidorē pie spīdžeļa, izgrīž numeri. I geida, cikam sauc. I tad runāja, i stosta par dorzu, stosta par laiku, stosta par darbīm, stosta par mazu mosini, stosta i prosa, i klausos. Man īsti nav laika runot. Tik daudz vēl šodien jopaspēdēji man neinteresē nekas no to, ko es jau stostēju pirms nedeļas. Atsavasaloju skrīnu prūm. Man savi pieaugšanas stosti bez gromatu i likumu. Rūbežas meklējūt. Lēnu augšok, rūkas asnie, sakoltušas, dubļūs i miltūs natēras, sop, apbarstas. Jau ir kopnies sadrups cements, toik dzeļža armatura palakuse. Meklēju gaismu te augšā. Smordi mani daspīš pie zemes. Rūžu smords, puču smords, veina smords. Nas, kur ritmiski čeis gultas atsperes, es zinu, ka nāšu vīna. Vielaugšok lūgšanos, zamūs bolsus, lokatīm golvos lūdzamies i dzīdam saļmus pie gara golda ar divējām vaska sveciem. Voskanīs smords salupunai munas bailes komulā, komuls nūzasliep vādara apuškā i sop. I līk man meklēt gaismu, apsažāloj par mums, ceļūs augšā, lūdzīs par mums, lēnu toļok, lēnu pa greidu, mieteļies saslaudziedama visus smordus i preinīgos skanes, bērnu smīklus, baznīcas zvonus i putnus. Kopusti smordē labi, jau ilgi vorāti. Tog nevar zinot, kas ar buļbīm būs. Paldies!
Nu, pirms tam vēl damiersu pasacīt, ka Annele ir sajāmusi divējus boņukus par tekstilu mākslas un literatūras projektu 100 deči Latvijai. I vīnu boņuku par stostu krojumu Toraga stosti. Stostu krojums Toraga stosti Pīns tika izvirzēts Latvijas literatūras goda balvas garajā sarakstā kā labākais prozas jaundarbs 2022. gadā. Tieši tā. Bet mēs šovakar esam veiksmīgi noairējuši gola punktā noslēgumā. Esam dzirdējuši veselus ciešus stostus no 7 labākos i gribam sacīt lielu paļdis literātim, tāpat kā paļdis gribam pasciet arī mūsu ceļabīdrim, skatētojim i klausētojim, ka bija kūpā ar mūsim i tajamā latgaliskajā ceļojumā. Bet pirmā atklājuma rezultātus aicinošu Valentīnu Lukaševicu, vienu no žūrejas lūcekļu, pasacīt kādu komentāru par ito goda konkursa darbim. Valentīn, pastostīt, kā bija? Žurējā biju otru godu pēc ailis, i tie byušana man deve varējumu izjusti saprast, kaida ir ito šaļts laikmetēgo latgalīšu eiso proza. Nu, lielā mārā tu tikai īrauga kūpumā organizatori žurēja, kuri 20 izlasa īpriekšējā godā, tā žēl, ka varbūt tik lielā apjomā tu neredz leloka publika. Tas būtu to vārds. Publicieti tīk laikam kādi 5-7 rāda. Ja, tikai. Nu, un, ko man deva ite varēba? Tas, ka es ar interesi lasīju valodu, daudz ko pats vuicējos, man visot patīk būt egoistiskam un kaut ko paimt no citiem, tādot izavuicētīs. Valoda ir palikusi pilnīgi citaidoka, nekā pirms 20 gadiem, ka mēs palasām tekstus, kādi bija Jezupam Laganovskim 80. gados, vai pirmajos stāvu zemes kalendaros, tad klausotīs itos lasījumus, mēs dzirdim, ka tie latgalīško valoda pa 20 gadiem ir stipri pasamainējusies. Notika lielas pormaiņas uz labāko pusi taišņi kultūras segmentā, kā tas, kas nebija izdomājums pirms 20 gadiem, tā kultūrā, medijos, radijā, televīzijā ir tā, par ko varbūt pirms 20 gadiem cilvēki nevarēja sapināt. Tas runāja par kultūras segmentu. Nu, un kādi ir novērojumi, ka teksteni ir cīši laikmetīgi, bez klasisko sižeta. Parasti autori pludināja savus pārdomus, asociācijas, emocijas, īgodas. Ir sižets, bet tas ir cita veida tāds, ne tāds kā Rudolfam Blaumanim vai Golsvertējam, tādot gana laikmetēgoks. Mēs redzam, arī gleznas nav tādas kā Leonardo da Vinci, bet arī Marka Rotka stilā ir. Nu, valoda ir cīši interesanta, un, kad tu skaiti, tu jūti, ka tu esi tādā kā valodas gaisā, kura tu nevar iziet vai, tas ir ūdens, kurā tu vari ieliekt. Tie valoda ir kā atvars tādā, kur īvalk ir. Tu klausies, pat par sižetu nedomāji, bet tie valoda tev patiekami kutinoja bungodenis, ja tev liek kaut kādas asociācijām rast, simbolim ir. Nu, man patika tas, kas bija, un es domāju, ka cīši labi, kā tā cilvēki pazajamo šito organizēt, ir labi, ka katru gadu 20 cilvēki tos darbus īsnāc. Nu, ir labi, ka ir arī skaitietoji, klasietoji, ir klotesūši. Nu, eištinībā, ko es atcēšu, viss ir kortībā. Paldies! Paldies! Tā ir Latgolas prozas skaitējumu 2024 žūrejas lūcekļu žurnalistis Marutas Latkovskas, literātis ir literatūras zinotniecis Ilzis Spergas, literatūras zinotniecis rakstniecis ir redaktoris Elīnas Kokarevičs, gromatu blogeris Ingas Gedžūnis ir rakstnieka ir literatūras zinotnieka Valentīna Lukaševiča vordā. Gribu atklāt konkursa rezultātus, bet pirms mēs to daram, es gribu pasciet, ka visi konkursa dalībnieki uzvarētoja Saeimas rodūšos pateicības no latgalīšu kultūras kustības valoda
bet pirmos vītas rakstētojas arī žurnāla Domu zīme abonementu 2024, droši vien 25. godam, da. Tāpat pirmos vītas saņēmējiem 2025. gadā būs varēja pīdzēvot literāru rezidenci Latgolā jaunu darbu tapšanai. Es tomēr aicinotu visus stostu rakstētojus uzkopt itēs skatuvētis mozeņos. Drupaceņi. Mudri būs. Drūšok, kā sacīja Boņuks Kristamot, drūšok. Lai mēs vēlreiz varam aplaudēt, tī maleči tik smukus stostus ir sarakstījuši. Nu re, kādas brēnišķīgas dāmas. Nu i tad soksim ar žūrejas atzinēbu. Žūrejas atzinēbu saņem Vita Briška. Lilija Limane. Inga Mastiņa. Nu i tagad pa vīteņam. Trešo vīta. Annele Slišāne. Otru vītu saņem Laura Strode. Žūrejas punktu kupvērtējumā cīši sevā konkurencē par labāku konkursā Latgolas prozas skaitījumi 2024 teik atzeita Inga Kļava Miņina. Paļģis. Vēlreiz aplaudiesim brēnišķīgākajam rakstniecam, kas sarakstīja tik skaistus vārdus, protams, arī visiem žūrejas lūcekļiem. Paļģis visiem konkursa dalībniekiem par Latgolas kultūra telpas paplašanošanu, jo īpaši šitos dienas autorim par izspēju dzirdiet darbus poša autora skaitējumā. Visus 7 labākos darbus būs izspēja porskaitiet latgalīšu ziņu kultūras portālā lakuga.lv. Nu i vēlreiz liels paļģis Valsts kultūra kapitāla fondam, Latvijas rakstnieku savienībam, festivālai prozas lasījumi, žurnālam Domu zīme i Daugavpils Vīņeibas nomam. Vēlreiz sveicīņi 7 Latgolas prozas skaitējumu 2024 finalistam Annelei, Ingai, Otrai Ingai, Laurai, Lilijai, Vitai i naskur aiz rūbežim Sarmeitai Trūpai. Ar jums itū vakaru kūpā bija muzika Amanda Lapa. Es tepat nu blokus sātas Kristīņa Veinšteina.
Savukārt jūs, skatītoji, esat laipni aicinoti iz festivāla prozas lasījumi noslēguma pasaukumu, kas notiks 8. decembrī Reigā, Tallinis kvartālā. Palicit vasali i turpinojot rakstīt, izskaitīt.